Labrīt visiem, kas ir piebiedrojušies. Prieks jūs redzēt. Šodienas seminārā, kur pastāstīsim par šo to, ko varbūt daļa zina, daļa nezina, daļa varbūt zina tikai daļēji, par RFM6 un konkrēti vienu moduli, ko daudz izmanto, bet daudz arī vēl nē, un tas ir par structure stability, respektīvi par kopējo tātad būvs un struktūras stabilitāti. Par to izstāstīs mans kolēģis Jānis, bet pirms tam gribēju tādu īsu ievadiņu pāris vārdus pateikt, pirms dodu vārdu Jānim. Tātad pirmkārt gribēju atgādināt, ka droši uzdodiet savus jautājumus, ja tādi ir. Ja nav jautājumi, bet ir kaut kādi, nezinu, komentāri, kaut kādi stāsti no pieredzes, jebkas, ar ko vēlties padalīties, būsim tiešām ļoti priecīgi. Priekš tā var izmantot tādu jautājumu un atbilžu sadaļu, vai arī, ja vienkārši kāda replika, piezīme, vēl kaut kas tam līdzīgs, tad to droši arī čatu varat izmantot. Mēs viņu redzēsim, mēs viņu skatīsimies. Bet, ja ir tāds jautājums, uz kur tiešām gribās saņemt atbildi, tad drošāk ir jautājumu atbilžu sadaļā, vienkārši tur ir tiešām drošāk, ka nepalaidīsim garām. Ja kaut ko nepaspēsim atbildēt semināra laikā, tad noteikti nosūtīsim atbildi uz jūsu e-pastiņu, tā kā arī nesatraucaties, ja ir nezinām vienkārši, cik to jautājumu būs un cik daudz paspēsim, tāpēc, lai nekavētu mūsu ieplānoto laiku. Ja gadījumā kaut kas paliks tad aiz mūsu laika limita, tad to noteikti atbildēsim jau pēc tam e-pasta formā. Tātad daudzi, kas mūs jau pazīst, varbūt ir kāds, kas mūs nepazīst, vēlreiz gribēju atgādināt, ka esam uzņēmums, kurš ne tikai piedāvā šīs te programmas iegādē, nomai un konsultējam, bet tāpat tās arī piedāvājam dažādus citus pagalvojumus, visu, kas ir saistīts ar būvniecības programmatūrām. Tas ir gan dažādas sagatavas algoritmi, jebkas, kas jūs interesē, kur mēs varam būt noderīgi, noteikti droši dodiet ziņu, sazinieties, un tad jau skatīsimies, kā varam būt noderīgi. Tāpat tās arī dažāda veida apmācības, mūsu programma apmācības, meistarklases, sākot no ievada BIMā, kas vispār tas tāds ir, līdz pat jau ļoti konkrētām lietām, tur jau par vizuālo programmēšanu. Tā kā arī jebkas, kas ir interesanti, dodiet ziņu. Un ko vēl gribēju uzsvērt, ka mūsu mājaslapā BIM meistarklase ir aprakstītas tās apmācību programmas, kuras mēs standartā piedāvājam. Ja? Bet, ja ir kaut kas tāds, kas uzņēmumam šķiet interesanti, bet jūs šādu piedāvājumu neatrodat, arī droši varat dot mums ziņu. Ja tas būs iespējams, tad mēs varam izstrādāt arī apmācību programmu konkrētam uzņēmumam. Attiecīgi jau tālāk vienoties par cenu, par laiku, par visu, un par apmācību programmu un visu pārējo, bet varam izstrādāt arī tādu programmu, kas ir jums nepieciešama, ja tādas netiek piedāvāta, teiksim, tā mūsu standarta apmācību programmās. Vēl viena lieta, ko gribēju pastāstīt, ko arī varbūt daļa jau ir kaut kur sociālajos tīklos redzējuši vai e-pastos ielūgumus saņēmuši. Ja nē, tad mums 15. novembrī norisināsies 24. gada BIM fórums. Būtībā lielākais ar BIM saistītais notikums Latvijā šogad viennozīmīgi. Un arī, ja ir interese par dalību fórumā, arī droši dodiet ziņu. Es zinu to, ka iespējams vēl ir kādi ielūgumi pieejami. Uz ielūgumiem gan mums ir, uzreiz pateikšu, ir uz uzņēmumu viens ielūgums, vienkārši tā, lai pēc iespējas vairāk gribētāji varētu tikt. Bet, ja arī ir vēlme, piemēram, vairākiem cilvēkiem no uzņēmuma piedalīties, droši dodiet ziņu. Es nosūtīšu atsevišķu informāciju par to, kā var iegādāties biļetes uz fórumu. Mani kontakti, ja kādam nav, ir atrodami mūsu mājaslapā. Tā kā droši dodiet mums ziņu, sazināsimies un tā kā, ja ir interese piedalīties šajā pasākumā vai sīkāku informāciju par pasākumu, arī gan mūsu mājaslapā varat atrast. Gan arī apskatīties BIM fórumam, ir arī pašam savu mājaslapu, viegli atrast, vienkārši iegūglējot, tā kā visi laipni gaidīt un priecāsimies jūs klātienē satikt 15. novembrī. Un tagad jau tieši par šodienas semināru. Tātad, kā jau minēju, šodien
runāsim par tādu diezgan konkrētu tēmu, kas ir ēkas būves konstrukcijas kopējā stabilitāte. Un tātad Jānis pastāstīs gan par noturības pārbaudēm, dažādām konstrukcijām, tur tērauda un tam līdzīgi, gan arī kā noteikt kļūdas un kā novērst iespējamās nestabilitātes. Un pašās beigās tātad jautājumi atbildes, jautājumi tiklīdz kā rodas, kā jau teicu, droši rakstiet, centīsimies uz visiem atbildēt. Par pašu RFM, tātad programma ir tiešām, mūsu Latvijas tirgo ir ļoti, ļoti izplatīta, tādēļ, ka programmai tiešām plašs funkcija klāsts, un kas ir ļoti, ļoti forši, un kur ir varbūt atšķirība no dažādiem citiem analogiem, ka par cik ir šie moduļu sistēma, ka ir pamatprogramma un tālāk jau moduļi, tad katrs uzņēmums vienkārši var sakomplektēt pēc vajadzības tieši priekš sevis. Ja, ka nav vajadzība ņemt kaut kādas jau gatavās paketes un maksāt par kaut ko, kas varbūt ikdienā nemaz netiek izmantots, jo vienkārši nav tādas vajadzības. Otrs programma ir, vienkārši arī, ja programma nebūtu salīdzinoši vienkārši lietojama, tad viņi arī noteikti tik daudz lietotāju pasaulē nebūtu. Tā kā ir diezgan intuitīva, ir nacionālie pielikumi, visi pieejami. Un vēlreiz tātad gribēju atgādināt, ka joprojām arī uz visu nākamo gadu ir iespēja pieteikties, iegādāties programmas ar Eiropas Savienības fondu atbalstu. Globāla gadījumā noteikti man ir jāpiemina, ka šīs programmas ietvaros tiek atbalstīta tādu programmu iegāde, kas uzņēmuma darbā vēl ikdienā netiek izmantota, respektīvi tā ir jaunu rīku iegāde. Globāla gadījumā svarīgi pieminēt to, ka, ja jums, piemēram, pamata programma jau ir un jūs lietojat, tad papildu moduļus ar šo Eiropas finansējumu, diemžēl, mēs nopirkt nevaram, jo tā skaitās jau esoša rīka paplašināšana, nevis jauna rīka iegāde. Ja? Bet, ja globāli vēl netiek lietots, to droši var darīt, var pieteikties, var saņemt atbalstu. Atbalsta maksimālā summa ir palielināta līdz 10 000 eiro. Iepriekš bija 5, tā kā noteikti varam pieteikties, vai arī, ja globāli jau lietojat, bet, piemēram, ir interesi par kādiem citiem mūsu rīkiem, vai tā būtu Tekla Structures vai Idea Statika, piemēram, tad arī droši dodiet ziņu, nosūtīšu jau tālāk informāciju, visu izstāstīsim, kā var šim te atbalstam pieteikties, un kā var iegādāties kaut ko, kas vēl netiek lietots, un saņemt pēc tam jau no Eiropas atmaksas veidā šos te līdzekļus atpakaļ. Tas būs īsumā no manas puses, tālāk dodu vārdu un skatuvi Jānim, kurš jau stāstīs konkrēti par šodienas semināra tēmām. Labrīt, Jāni! Labrīt, Inga! Labrīt, visi, kas pieslēgušies. Tad sāksim semināru. Dalīšos ar savu ekrānu. Inga, vai vari apstiprināt, ka manu ekrānu redz? Redzu, jā, redzu, izskatās, ka viss ir kārtībā, ekrānu redzu, un tad dodu tiešām skatuvi pilnībā tavā rīcībā. Ok. Labi, tad labrīt visiem. Paldies, ka esat pieslēgušies. Un, jā, tad šīs dienas tēma RFM 6, Structure Stability. Drusciņ plašāk par tēmām. Tad sākumā tāds vispārīgs pārskats, kam šo te moduli var izmantot. Tālāk, kā mēs varam pielikt ģeometriskās neprecizitātes, izmantojot šo te modeli vai respektīvi ģenerēt šīs te formas ģeometrisko neprecizitāšu. Nedaudz par noturības pārbaudēm šķērsgriezuma līmenī. Tad vairāk domāts par tērauda elementiem. Vispār šis seminārs vairāk tā kā koncentrējas uz tērauda elementiem. Moduli var izmantot, protams, arī cita veida konstrukcijā, dzelzbetonā, kokā, ja, bet varbūt no tāda vienkāršības viedokļa tad ir tērauda ir vienkāršāk to visu parādīt, tās iespējas. Atsevišķi par tērauda mezglu noturības pārbaudēm, jo RFMā
jau kādu laiciņu pieejams tērauda mezglu aprēķina modulis, un tur ir iekšā arī implementēts šis te noturības pārbaudas. Un beigās par modelēšanas kļūdu noteikšanu, jā, ja mums ir uzmodelēts kaut kas, bet modelis nerēķinās, tur ir aizmirsts kāds balsts vai kaut kāda brīvības pakāpe par daudz kādā no locīklām, ja, tad mēs varam izmantot stability modulu, lai šīs te vietas izķertu un novērstu. Labi, tad lieki netērējot laiku, es pāriešu pašu programmu. Šeit man ir uzmodelēta vienkārši tērauda kolonna, dubultē šķērsgriezumu, pielikta slodze. Jā, un es gribētu paskatīties vai sarēķināt šīs te kolonnas noturību, sarēķināt kritisko spēku. Lai to mēs varētu darīt, mēs varam aiziet uz modeļa kopējiem iestatījumiem, model base data, add-ons, un šeit ir pieejams Structure Stability. Tie, kas nav pazīstami ar RFM6, bet ir strādājuši RFM5, tad šeit pieeja, šo te moduļu pieeja ir nedaudz savādāka nekā bija RFM5. Ja? Tad, ja RFM5 tie moduļi bija ļoti izdalīti, kā būtībā atsevišķas programmiņas vai aplikācijas, kur mēs vienmēr no pamatprogrammas gājām uz šo te aplikāciju, ja, tur importējām kaut kādus datus, ja, un tad veicām kaut kādu aprēķinu, tad RFM6 tas notiek nedaudz savādāk, jo šie te modeļi ir ļoti integrēti jau pašā pamatprogrammā. Ja. Bet nu, tik un tā mums ir jāizvēlas, mēs gribam šo te stabilitāti rēķināt. Okay. Un tālāk, pagaidām tā stabilitāte kā tāda netiek rēķināts, man viņa ir jāpasaka, kurā slodzē vai kurā slodžu kombinācijā es gribu viņu rēķināt. Un šeit arī būtisks atšķirības ar RFM5. Ja RFM5 mēs vienlaicīgi varējām sarēķināt stabilitāti vienai slodzē vai vienai slodžu kombinācijai, tad RFM6 mēs varam sarēķināt neierobežotam skaitam. Ja. Šeit mēs vienkārši, šajā gadījumā man ir vienkārši viena slodze, es pat neiešu tālāk uz kombinācijām, tad šeit te load case 1 es gribu veikt stabilitātes aprēķinu. Un šeit es varu uzstādīt arī pašu stabilitātes aprēķinu iestatījumus. Nu, pirmais mēs varam izvēlēties lineāru aprēķinu vai tālāk divus nelineārus aprēķinus. Šai gadījumā es koncentrēšos tikai uz lineāru aprēķinu. Nu, te jāņem vērā, piemēram, ja tas ir lineārs aprēķins, tad tas arī to nozīmē, ka, piemēram, pašā modelī nevar būt kaut kādas nelinearitātes, piemēram, nelineāri balsti vai nelineāri šarnīri. Tas vienkārši tiks ignorēts. Ja. Un šeit mēs izvēlamies, cik šīs noturības zaudēšanas formas mēs gribam apskatīt. Ja, nu, pēc noklusējuma šeit ir 4, ja, mēs varam ierakstīt arī krietni vairāk. Nu, lielākoties jau mums ir svarīga tā pirmā, ja, bet ir gadījumi, kad mums arī svarīgas ir kaut kādas vairāk kā viena. Okay. Apstiprinām un varam uzreiz arī rēķināt. Tad tiek sarēķināta statika. Šis te statical analysis, pēc šī kodiņa var redzēt, un tālāk tiek veikt šis te ST, jeb stability analysis. Tā, aprēķins ir veikts. Šeit mēs redzam statikas rezultātus, bet mēs varam pārslēgties arī uz stability rezultātiem, vai nu šeit navigatorā, vai apakšā tabulas skatā. Izvēlamies stability analysis, un uzreiz mēs redzam šīs noturības zaudēšanas formas, ja, un 4, kā mums bija uzstādīts, ja, un arī attiecīgos kritiskās slodzes faktorus. Man šeit bija pielikta minimāla slodze, 1 kN spiede, un šeit ir kritiskās slodzes faktori. Nu, kritiskās slodzes faktors nozīmē, cik reizes es varu palielināt esošo slodzi, līdz tiks sasniegts kritiskais spēks, ja tiks zaudēta noturība. Ja. Nu, šajā gadījumā pie 1 kN es varu palielināt 1770 reizes apmēram, kad šī te dubultē kolona zaudēs noturību vājās asas virzienā, nu, kas arī būtu loģiski. Ja mēs skatāmies tālāk, nākošā forma arī ir jau ar koeficientu 7000, ja, ja 7000 kN šai gadījumā spiedes spēka, tad forma ir šāda.
Ja, tad mēs sadalām to būtībā kolonas garumu uz 2, ja, un tad tālāk ir jau izkļaušanās pret stipro asi, ja, un tālāk vēl dažādas formas. Ļoti iespējams, ka ejot vēl tālāk, kaut kurā brīdī mēs varbūt redzētu jau kaut kādus lokālus efektus. Ja, šie būtībā globāli uz visu elementu attiecinājumi, ja, bet droši vien kaut kur parādītos arī kaut kādi lokāli efekti. Tad kā šis te aprēķins, šis ir galīgu elementu aprēķins, kā tas iet kopā ar kaut kādiem analītiskiem aprēķiniem, jo, piemēram, šādā te gadījumā noteikti, piemēram, to kolonas aprēķinu garumu mums nav vai kritisko spēku nav grūti sarēķināt arī ar roku. Ja mēs paskatāmies to teoriju, kā mēs to darām, ja, tad šādiem vienkāršiem gadījumiem, kā piemēram kolona iespīlēta bāzē vai šādi, kā šajā gadījumā ar šarnīriem abos galos, ja, tā formuliņa, Eilera spēks, formuliņa pietiekami vienkārši, ja, mēs varam sarēķināt un pārbaudīt, ka tas, kas sarēķināts ar galīgajiem elementiem, ir pareizi. Mēs varam intereses pēc arī šeit pārbaudīt un paskatīties, kā tas iet kopā. FM6 ir tāda lieta kā konsole. Mēs aizējam pie View, paņemam konsoli. Tad šeit ir iespējams veikt tādu skripta rakstīšanu un veikt būtībā kaut kādus aprēķinus balstoties uz modeļa parametriem. Šajā gadījumā es gribētu ierakstīt šādu te formulu, sarēķināt šo te kritisko spēku analītiskā veidā, balstoties uz šī te elementa parametriem. Tātad tā sintakse te ir iespējami JavaScript vai Python. Tā sintakse būtībā ir ļoti vienkārši, pat nezinot nekādu programmēšanu. Pi kvadrātā reiz. Šeit mums vajag elastības moduli. Elastības modulis reiz inerces moments. Ja? Lai iegūtu elastības moduli, mums sākumā ir jāatsaucas uz materiālu, kas mums ir modelī. Un šeit mēs atsaucamies uz materiālu, balstoties uz viņa kārtas numuru. Ja? Numerācija sākas ar 1, tad mums būtu jāskatās. Ja es nezinātu, kādi man materiāli ir modelī, man būtu jāpaskatās. Šai gadījumā es zinu, ka man ir viens materiāls un numerācija sākas ar 1, līdz ar to koeficients būs nevis koeficients, bet šis te kārtas numurs būs 1. Un tālāk ir punkts, un programma mums piedāvā visus parametrus, kas mums ir pieejami, ko mēs varam iegūt no šī materiāla. Šajā gadījumā es gribu iegūt elastības moduli. Ja? Un šeit jau apakšā slēpjas kaut kāda konkrēta skaitliska vērtība. Un tālāk es gribu iegūt inerces momentu. Šeit es varu atsaukties uz šķērsgriezumiem un identiski. Es norādu kārtas numuru šķērsgriezumu. Ja es nezinu, kāds ir šķērsgriezuma kārtas numurs, tad kaut vai pietuvinot šeit modelī, es redzu, ka man ir HEA 400 profils, bet priekšā viņam ir 3. Tas nozīmē, ka modelī man droši vien ir kaut kādi 3 šķērsgriezumi izvēlēti. Pat ja viņi nav ievietoti pašā 3D modelī, ja, tad tā kā no datubāzes, ja viņi ir atlasīti, šajā gadījumā kolona ir ar 3. Tad šeit izvēlos 3. Un tālāk tad dalām mēs ar elementa garumu kvadrātā. Ja mēs paskatāmies šo formuliņu, šeit bija šis te koeficients, kas atkarīgs no gala nostiprinājumiem. Šajā gadījumā vienkāršam balstījumam tas būs 1. Ja, un reiz L, kas būs garums, esošais un kvadrātā. Tad gadījumā tas mums būs, šeit es varu atsaukties uz pašu elementu, tad members, kolona man ir 1, tad kārtas numurs droši vien arī viņai būs 1. Un atsaucamies uz garumu. Ja, un šis viss tad vēl kvadrātā. Tā, skatās kaut kādu mazu kļūdiņu. Atradīsim, jā. Tā, lai nepārakstītu vēlreiz, nokopēšu. Kļūdiņa bija šeit pie sections, mēs paņēmām section, bet nē, mums vajag inerces momentu. Ja? Inerces moments būs vienkārši lielais I, un tālāk mēs izvēlamies ap kuru asi
mēs gribam šo te inerces momentu. Šai gadījumā būs Y, lokālās asis. Un tā, šeit mēs iegūstam. Tā, šajā gadījumā, ja es gribu dabūt pirmo, tad droši vien tas nebūs Y. Jā, tas būs šādi. Nu, te var redzēt, tas rezultāts šeit gan ir atšķirība par 1000, jo šeit es paņēmu droši vien garumu metros, bet man būtu vajadzējis paņemt viņu milimetros, nu, tad es to vienkārši 1000. Jā, bet, nu, var redzēt, ka tas rezultāts ir tūs, jā, bet ir kaut kāda atšķirība. Atšķirība varētu būt tāpēc, ka pēc noklusējuma RFM tiek ņemts vērā pašam šķērsgriezumam, ja mēs ejam šķērsgriezuma iestatījumos, tiek ņemta vērā šī te bīdes stingums. Ja, nu, tas šajā te formuliņā analītiskajā nav ievērtēts, tad šeit es viņu varu deaktivizēt, ja, un paskatīties, kā tas maina mums rezultātu. Protams, modeli mums vajadzēs vēlreiz pārēķināt. Sarēķinām modeli vēlreiz. Un tagad tam rezultātam vajadzētu būt tuvākam. Nu, tik un tā viņš var, protams, nebūt identisks, bet viņam būtu jābūt ļoti, ļoti tuvam. Tā vēlreiz mums tiek sarēķināta statika un beidzot stabilitāte. Pārslēdzamies vēlreiz, stabilitātes aprēķina. Nu jā, nu te var redzēt, ka tas rezultāts ir gandrīz identisks. Jā, tad 1774 koeficients, vai šajā gadījumā tas ir vienāds arī ar kilonewtoniem. Tā. Un, protams, ja mēs pamainītu kaut kādus, piemēram, varam paņemt, nokopēt šo pašu elementu un, teiksim, pamainīt gala nostiprinājumus. Ja mēs šeit ieliktu galā nevis šarnīru, bet ieliktu, piemēram, fiksētu balstu. Ja, tad pēc formuliņas mums tur vajadzētu sanākt šim te variantam koeficientu 0,7. Nu, mēs varam paskatīties, vai tas tā arī ir. Tad sarēķinām vēlreiz. Nu jā, nu, ja mēs gribētu pārbaudīt analīzi, mums to formulu šeit vajadzētu uzrakstīt nedaudz savādāk, jā, lai mēs iegūtu tieši šo te koeficientu. Jā, bet nu, varam paskatīties maz šīs noturības zaudēšanas formas, vai mēs vispār tiekam līdz šai te kolonnai. Jo, cik daudz, nu jā, te var redzēt otrā noturības zaudēšana attiecas uz šo te kolonu, izkļaušanās arī ap vājo asi. Un tālāk tās pārējās droši vien tad attieksies uz šo te kolonu. Labi, tas šādam te ļoti vienkāršam gadījumam. Nākošais, ko es gribētu parādīt, ja, tad šīs te noturības zaudēšanas formas, kā mēs varam viņas izmantot, lai ģenerētu ģeometriskās neprecizitātes modelī. Tā, vai īstenībā pirms šīm ģeometriskajām neprecizitātēm. Tā, par stabilitāti vispār un kāpēc mums šis aprēķins jāveic un kādus mums Eirokods piedāvā variantus. Tad šī skēmiņa jau kaut kad ir rādīta, varbūt citos semināros, bet viņa nav tieši no Eirokoda, ja, bet tā kā galvenā ideja nāk no Eirokoda, ja, tad kā mēs varam skatīties uz stabilitāti vai noturības zaudēšanas jautājumu aprēķinu viedokļi, tad 3 metodas, ja, pēc savas būtības, ja, tad šī pirmā metode būtu, ja mēs modelējam
mūsu elementus un tālāk pieliekam šīs globālās neprecizitātes. Tas būtu šis teiksim, šo te konstrukciju kaut kāds sagāzums, ja, kaut kāda leņķi, un tad mēs pieliekam lokālās šīs neprecizitātes, kaut kādu šo te sākotnējo izliekumu, un tālāk mēs veicam otrās kārtas aprēķinu. Tad mēs jau varam uzskatīt, ka šajos te iekšējos spēkos, piepūlēs un tālāk spriegumos jau ir ietverts šis te stabilitātes jautājums. Mums nav vēl jāveic kaut kāda papildus stabilitātes pārbauda. Otra galējība, otrs variants būtu, kad mēs uzmodelējam šo te ģeometriski perfekto konstrukciju. Nekādas neprecizitātes mēs viņam nepieliekam. Mēs tad veicam pirmās kārtas aprēķinu, iegūstam piepūles, iegūstam spriegumus, ja, bet tad šajās piepūlēs nekas nav pateikts par stabilitāti. Tad mums vēl ir atsevišķi jāveic kaut kāda metode, kā pārbaudīt stabilitāti. Nu, un tad trešais variants būtu kaut kāda kombinācija no šiem te abiem variantiem. Tad mēs, piemēram, pieliekam globālās neprecizitātes, bet nepieliekam šīs te lokālās elementiem, ja, un tad veicam otrās kārtas aprēķinu. Tad kaut kas par stabilitāti tomēr nav atbildēts šajās te piepūlēs, ja, un tad mums vajadzīga kaut kāda arī vēl metode. Un aizējot atpakaļ uz RFM, paņemšu nākošo piemēru. Šajā gadījumā, ja mēs izmantojam šo te kaut kādu to kombinēto, piemēram, metodi, un mēs gribētu iegūt elementu aprēķina garumus, tad šis te modulis, ja, mums ļauj ne tikai noteikt šīs noturības zaudēšanas formas, bet arī uz viņām attiecināmos elementu aprēķinu garumus. Un šeit jau man ir sarēķināts, ja, vienkārši rāmis, ja, 2 kolonas sija un tā tālāk vēl viena garāka kolona savienot tāda diezgan slaidu sija. Un arī nedaudz šīs te noturības zaudēšanas formas sarēķināts. Nu, mēs paskatāmies. Tā. Rezultāti mums ir izslēgti. Rezultāti. Tā, spiedīsim vēlreiz reķināt. Kādiem pēc mums neparādās tās noturības zaudēšanas formas. Tā, nu jā. Un tad mēs redzam šīs formas, arī atkal kritiskos slodzes faktors. Un tad te mums jau jāsāk domāt, ja, piemēram, ja mēs aizējam šeit uz results by member, un šeit ir effective length, tad te mēs varam atrast tos aprēķina garumus, ja, ko mēs tālāk tad varētu izmantot, teiksim, projektējot vai dimensionējot tērauda šķērsgriezumus. Un te mēs redzam efektīvos garumus, kas ir būtībā 2, ja, pret abām asīm, pret vājo asi un pret stipro asi. Mēs redzam gan garumus, ja, tad LU, nu šeit tas ir attiecināms tādām lokālajām asīm, ja, bet tas būtu, nu, būtībā vienāds ar to Y un Z, ja, bet, nu, šeit lokāli tas ir U un V. Un tad arī attiecīgi koeficientus, ja, nu, tad elementa garums, reiz šīs koeficients mums vajadzētu iegūt šo te. Bet, ja mēs paskatāmies tās vērtības, tad viņas, nu, te ir visdažādākās, ja, un daudz no viņām kaut kā tā nemaz loģiski neiet kopā, ja. Tad tas kritiskais punkts, kas jāņem vērā, ir, ka ir jēga vispār skatīties elementu aprēķinu garumu tikai tādām noturības zaudēšanas formām, kas attiecas uz konkrēto elementu. Ja. Mums nav jēga, piemēram, skatīties, ja mēs paņemam
šādu te noturības zaudēšanas formu. Ja? Un tad mēs paskatāmies šo te, piemēram, šo te garo slaido kolonu, tad izskatās, tā vizuāli, ka tā kolona būtībā pati kā tāda nedeformējas, ja apakšā viņa ir šarnīšs. Būtībā tas ir vienkārši pārvietojums. Ja? Tā ir globāla, drīzāk noturības zaudēšana visai konstrukcijai, nevis šai te kolonnai. Tāpēc skatīties šīs te kolonas aprēķinu garumu, ja mēs aiziesim šeit konkrētajā formā, tad kolona mums ir elements numur 4. Mēs aiziesim elementu numur 4. Jā, tad aprēķina garums, ko mēs redzam, teiksim, šeit Y ir 16 metri, mums rādās, jā, kolonas garums. Mums ir tikai 8 metri, jā, tad droši vien nebūtu loģiski, jā, ka šī kolonai būtu aprēķina garums 16 metri. Kā orientēties un kā saprast, kuras noturības zaudēšanas un attiecīgi, kurus aprēķina garumus mēs varam lietot un kurus nē, tad salīdzinoši varbūt nesen, jau varbūt arī netik nesen ir ieviests jauns parametrs, šis mold relevance factor, kas ir būtībā skatās to iesaistīto enerģiju elementa deformācijā. Ja? Un šim faktoram būtu jābūt noteikti lielākam kā 0 un tuvu 100. Ja? Tieši cik es nevaru pateikt, tas atkal ir tāds paša inženiera vērtējums, ja, ko viņš uzskata, kas ir vērā ņemams un kas nē, ja? Bet tas ir noteikti kaut kas tuvu 100. Un ja mēs paskatīsimies, piemēram, šim te elementam kādu šo te formu, kur šis te koeficients ir liels, ja, šai gadījumā 100, mēs redzam, ka jau šī forma ir loģiskāka. Ja, mēs redzam, ka tā ir paša elementa izkļaušanās pret vājo asi. Un ja mēs paskatīsimies aprēķina garumu, Y tas ir 8, nedaudz vairāk kā 8, kā mēs arī varētu droši vien sagaidīt. Ja. Tas nav gluži, tad koeficients nav gluži 1, viņš ir 1,000 kaut kas, ja, bet ļoti, ļoti tuvu 1. Un attiecīgi, tad mums jāskatās arī pret citu asi, droši vien tad mums būs izkļaušanās pret citu asi, mums jau būs cita šī noturības zaudēšanas forma. Ja, un šeit atkal mēs redzam, mēs izvēlamies šo te izkļaušanās pret stipru asi, un garums atkal ir ap 8, ja, un koeficients arī nedaudz virs 1, kas būtu loģiski. Un tā mēs būtībā varam visiem šiem te elementiem iziet cauri, ja, un atrast šīs te formas. Tas nav automātisks process, ja, tādā ziņā tas ir manuāls process, mums pašiem ir jāizvērtē, ja, varbūt nākotnē kaut kas varētu tikt automatizēts, ja, bet te atstātu lielu brīvību pašam inženierim izvēlēties. Jā, bet tad šos te aprēķinu garumus, kā mēs varam tālāk izmantot. Ja mēs rēķinam tēroda konstrukcijas, izmantojot stila design moduli, tad viena no lietām, kas mums ir jāizvēlas, ja mēs gribam šo te stila design rēķināt, tad šeit mēs varam aiziet types for stila design, un ir atkarības no aprēķina metodes, kādu mēs plānojam izmantot. Ja, nedaudz pārējot atpakaļ uz prezentāciju. Tā, šeit man tāda tabuliņa. Tad Eirokods mums dod vairākas iespējas, kā mēs varam rēķināt tērauda konstrukcijas, un tad atkarībā no elementa tipa, piemēram, šeit, vai tas būtu elements, kuram šķērsgriezums ir nemainīgs, ja, vai elements, kuram, piemēram, šķērsgriezums vienā galā ir 1, un tad viņš kaut kādā veidā uz otru galu palielinās vai samazinās, teiksim, lineāri, kā šeit. Un tad atkarībā no šķērsgriezuma tipa, ja, tas vai būtu noslēgts šķērsgriezums vai kaut kāds šāds nesimetrisks, nenoslēgts, vai vispār kaut kāds cita forma, kas neatbilst nevienam no šiem, ja, un atkarībā no piepūļu tipa, vai tā būtu tikai spiede, vai tā būtu moments vājo asi pret stipro asi, un tad šis M3 šeit būtu vērpes moments, ja, tad atkarībā no šiem te visiem faktoriem mēs drīkstam vai nedrīkstam izmantot kādu aprēķina metodi. Ja. Un
piemēram, šī te ekvivalentās stieņa metode ar 3 apakšpunktiem, ja, tad viņa ietver ļoti daudz, ja, bet, nu, piemēram, viņa neietver vērpi. Vērpi mēs īsti nevaram ievērtēt, rēķinot stabilitāti. Ja, un tad atkarībā no šī te, ja, kādu metodi mēs izvēlēsimies, aprēķinam, mēs programmā tad izvēlamies vai nu mēs definējam šo te efektīvo garumu vai boundary conditions. Nu, šis te efektīvais garums tad attieksies uz šo te ekvivalentā stieņa metodi, ja, un ja mēs gribam rēķināt ar šo te 6, 3, 4 punktu atbilstoši šim punktam, tad mums būtu jādefinē šis boundary conditions. Nu, šai gadījumā es parādīšu šo te effective length. Jā, tad šeit mēs varam definēt jaunu šo te efektīvo garumu. Un tad šeit mēs varam vienkārši iet iekšā un manuāli definēt šos te efektīvos garumus. Ja, nu vai nu kā absolūtās vērtības vai ar koeficientu, ja pēc noklusējuma šeit būs 1 ap abām asīm. Ja, tad tiks paņemts elementa garums modelī, ja, un sareizināts ar šo te koeficientu 1, ja, un tādā veidā mēs iegūsim aprēķinu garumu. Vai otrs, ja mums ir stabilitātes modulis, mēs esam veikuši jau stabilitātes aprēķinu, mēs varam tieši šeit import from stability analysis, un tālāk mums parādās jauna iespēja, jauna tabuliņa, aizem šeit, un te mēs varam izvēlēties. Tad pirmais mēs izvēlamies slodzi vai slodžu kombināciju, un tālāk mēs izvēlamies šo te noturības zaudēšanas formu. Nu, te mums būtībā tad būtu jāstrādā kopā ar stabilitātes moduli un jāskatās, ja, kura ir tā forma, kuru mēs gribam. Nu, būtībā jāatcerās, ja, kura ir pareizā, kuru mēs gribam. Tā, un šeit mēs izvēlamies tad attiecīgi elementu. Ja, tam, nu, teiksim, ja es gribēju šo te garo slaido kolonu, ja, tad tam bija, manuprāt, 4. elements. Tā. Un te es redzu, ka tas aprēķina garuma koeficients nemainījās. Nu, tad es pieļauju, ka es izvēlējos iespējams īsto formu ap vienu asi, un tad attiecīgi ap otru asi. Arī mums ir 4. elements, un tad tas koeficients jau ir kaut kāds cits. Ja es atceramies, tas, ka bija stabilitātes modulī, ja, tad nu, tās formas, kas likās relevantas, pareizas, tie koeficienti tur svārstījās ļoti, ļoti tuvu 1, tad varbūt šī nebūs īstā forma, ja. Tad mēs paņemt šo te otro formu. Un pašā arī šeit iekšā mēs varam uzspiest šo te ikoniņu, un tad viņš parāda modelī attiecīgās formas. Kaut gan nē, nu šī īstenībā nebūs īstā. Tur vienkārši sakrīt, ka tas koeficients tāds ir. Ja šī būs īstā, tad man mazliet būtu jāpameklē, jā. Drīzāk šī te būs īstā forma, jā. Nu, koeficients tik un tā paliek 1. Nu, tas, kas jāņem vērā, ja mēs uzstādām šos te koeficientus šeit, un kaut kas mainās modulī, šī te numerācija jau šeit var mainīties. Ja, kura forma būs attiecināma uz konkrēto elementu, kura nē, tas var mainīties. Tad tas nav kā akmeni iekalts, ja mēs vienreiz šo te uzliekam un kaut kas modelī mainās, ja, tad mums var būt jāiet šeit iekšā vēlreiz un jāpārbauda, ka tie koeficienti joprojām mums ir pareizi. Ja. Nu, tad reālistiski skatoties, mēs sarēķinām šos te koeficientus, mēs viņus te ieimportējam, un tālāk mēs viņus varam arī nomainīt uz manuāliem. Ja? Nu, šis vairāk būtu kā tāds rīks, lai viņus atrastu, ja? Bet tā pilnīga automatizācija šeit pagaidām nestrādā. Okay, nu, tālāk jau tas ir pašu tērauda elementu vienkārši aprēķins. Ja? Tā būtu tēma citam semināram. Okay. Labi, nākošais, ko es gribētu parādīt, mēs vēlreiz atgriežamies pie prezentācijas. Ja, tad šie te
dažādie veidi, kā mums elementi zaudē noturību. Ja, un ko mums e-kods piedāvā katram gadījumam, kā mēs viņus varam sarēķināt. Ja. Teiksim, šādiem vienkāršiem spiestiem elementiem, ja, mums darbojas kaut kāds spiedas spēks, šī te lecture buckling, ja, bet vienkārši izkļaušanās spiedas spēku ietekmē. Tas ir tāds vienkāršākais gadījums, ja, un tad mums tā aprēķina metodika ir pietiekami vienkārša un definēta e-kodā, ja tur nekāda problēma nav. Ja problēmas sākas tad, ja ir kaut kādas sarežģītākas šī formas, piemēram, šī te vērpes izkļaušanās, ja, nu, tas būtu tipiski, piemēram, šādam te krustveida elementam, kad viņš spiedas spēku ietekmē savērpes. Tur tas aprēķins jau varbūt vairs nebūs tik vienkārši. Un tad vēl viens gadījums, ja, kad mums ir, teiksim, sāniski izkļaušanās liektiem elementiem, ja, un vēl kombinācijā ar šo te savēršanos. Ja, tas ir vēl viens gadījums. Ja, un ja mēs aizējam uz šo tabuliņu, ja, tad mēs redzam, ka, piemēram, kaut kādos gadījumos mums šīs standarta metodes vairs nestrādā. Piemēram, ja mums ir, teiksim, darbojas vērpe, ja mums ir liekts elements, ja mums ir kaut kāds nenoteikts šķērsgriezums vai, piemēram, šāds te atvērts U profils, ja, tad neviena no standarta metodēm mums nevar veikt visas nepieciešamās pārbaudes. Ja. Nu, ko darīt tādos gadījumos? Tad RFM mums piedāvā risinājumu, un tad šis seminārs galvenokārt bija par stability moduli, bet ir vēl viens modulis, kas iet roku rokā ar stability moduli. Tas ir šis te torsional warping, jeb 7 degrees of freedom modulis. Un ja, kāpēc šis te 7 degrees of freedom? Tāpēc, nu, klasiski mums ir, ja mēs skatāmies elementu, tas nav tikai RFM, tas ir, domāju, nu, vispār tāds industrijas standarts galīgu elementu aprēķinu programmās, ka mums ir 6 brīvības pakāpes. Mums ir 3 pārvietojumi, 3 asīm un tad rotācijas ap 3 asīm. Ja, bet ja iet runa par kaut kādiem sarežģītākiem gadījumiem, tad, piemēram, kā šajā piemērā, mums ir U profils, tad nesimetrisks profils, uz viņu darbojas kaut kāds spiedas spēks, uz viņu darbojas vertikāla slodze, ja, tur būs kaut kāds lieces moments, un viņam ir pielikts arī konstants vērpes moments visā garumā, ja, tad mums ir arī kaut kāda vērpe. Tad šeit, lai pareizi sarēķinātu šo te noturības zaudēšanu, stabilitāti, mums īsti nepietiek ar šīm 6 brīvības pakāpēm. Mums būtu jāņem kā 7. brīvības pakāpe paša elementa pretestība vērpei. Un RFM-ā tad mums ir modulis, ja mēs aizējam atkal uz bāzes iestatījumiem, add-on modulis, mums ir šis te torsional warping 7 degrees of freedom. Un arī 5. RFM-ā mums bija kaut kas līdzīgs, bet tas bija vairāk tērauda elementu jau dimensionēšanas modulī iekšā. Tas bija moduļu līmenī, ja? Tas neatiecas mums uz globālo modeli. Tad 6. RFM-ā tas jau attiecas uz globālo modeli. Mēs varam sarēķināt jau statikā iekšējās piepūles, ņemot vērā šīs 7 brīvības pakāpes, un arī stabilitātē mēs varam ņemt vērā šo te 7 brīvības pakāpes. Varbūt sākumā mēs sarēķināsim, paskatīsimies stabilitāti bez šīs 7. brīvības pakāpes. Tad aizējām tā. Sarēķināsim varbūt visu. Un paskatīsimies, kāda mums ir šīs noturības zaudēšanas formas un attiecīgi kāda ir kritiskās slodzes faktori, un pēc tam salīdzināsim, ja mums ir iespējot šī 7. brīvības pakāpe. Tā, pārslēdzamies uz stabilitātes aprēķinu. Nu, te var redzēt šī te pirmā forma ar koeficientu 64, ja, nu, kaut kas tāds, ko mēs droši vien arī sagaidām. Sāniska izkļaušanās.
Koeficients tā bija 74. Jā, bet, šajā gadījumā, ja, tad šādu elementu ar šīm klasiskajām formulām no AirCode mēs īsti pat nevaram rēķināt. Ja mums ir spiests liekts elements, kurā darbojas vērpe, kuru nevarētu ignorēt, ja viņa ir pietiekami liela, tad mums būtībā būtu jālieto šī pēdējā metode. Jā, tad tā mēs arī varam darīt. Mēs varam aiziet šeit, iespējot original working. Un sarēķināsim vēlreiz. Jā, un tad, ja mēs esam šo te formu sarēķinājuši, jā, tad būtībā mēs varētu šeit atgriezties pie metodas A, kad mēs varētu šo te noturības zaudēšanas formu izmantot, piešķirot viņai kaut kādu absolūtu vērtību, izmantot kā ģeometrisko neprecizitāti un tālāk veikt otrās kārtas aprēķinu. Un tādā veidā mēs varam izvairīties no kaut kādas papildus metodas stabilitātes aprēķina. Tā. Tā, noturību mēs esam sarēķinājuši. Un te var redzēt, ja, tā forma arī ir savādāka, bet tas koeficients, tagad viņš ir stipri mazāks. Ja, viņš vairs iepriekš mums tur bija kaut kāds 60 vai 64, tagad viņš ir tikai 19, ja, tad rezultāts jau ir krietni sliktāks, ja, bet arī droši vien reālāks. Un kā mēs varam izmantot šo te formu, lai uzģenerētu ģeometrisko neprecizitāti. Mēs varam sākt ar parasto šo te geometrical imperfections rīku, ja, ko mēs izmantojam vienkārši, lai pieliktu šīs te vienkāršās ģeometriskās neprecizitātes, šo te sasvērumu un šo te sākotnējo izlieci. Bet tur šajā pašā rīkā mēs varam ieimportēt arī šo te formu. Un tā, tur mēs varam aiziet uz imperfection case un paņemt new imperfection case. Un šeit šī būs šie parastie gadījumi, ja, bet te mēs varam pārslēgties uz buckling mode, kad mēs varam ieimportēt šo te noturības zaudēšanas formu no stabilitātes moduļa. Tad līdzīgi, kā mums bija ar aprēķina garumiem, mēs izvēlamies attiecīgo slodzi, kurā ir sarēķināta šīs te noturība, un tālāk mēs izvēlamies šos te noturības zaudēšanas formas. Šai gadījumā es atstāšu šo te pirmo, un tālāk mums ir jāizvēlas virziens, kurā mēs pieliekam, un attiecīgi arī koordināšu sistēmu. Šeit es atstāšu globālo koordināšu sistēmu, ja mēs skatāmies, tad manā gadījumā tas, manuprāt, ir tā ir par asi. Tas sanāk, laikam, x asi. X asi, jā. Vai x asi, tad es gribētu pielikt šo te formu, tad šeit mēs nomainam uz globālo x, un te mēs pieliekam to absolūto vērtību. AirCode mums dod par norādes, ja, tad mēs varam parēķināt, kāda būs jābūt šeit absolūtai vērtībai. Šeit es pielikšu tā uz brīvu roku, 3 centimetrus. Un šeit mums parādījās šis te jauna ģeometriskā neprecizitāte, un pagaidām es modulī neko neredzu, jo te man ir jāveic aprēķins, lai mēs viņu redzētu. Sarēķinam. Tad te var redzēt, ka tiek sarēķināta vai pielikta šī ģeometriskā neprecizitāte. Un, ja mēs aizējam tagad vienkārši šeit uz ģeometrisko neprecizitāti, tad mēs jau redzam, te var redzēt, ka tas virziens laikam nebija pareizs. Ja tad man vajadzēja, tam jāpievērš uzmanību, protams, tad man vajadzēja paņemt to ar pašu, bet tikai ar mīnus zīmi. Ja, to nav grūti izdarīt, ja, bet tas jāņem vērā. Jā, un te mēs redzam, ka šeit ir tā vērtība absolūtā pielikta, kā es pieliku, tie 3 centimetri, 30 milimetri.
tādi viņi šeit ir. Jā. Tad šī te, jau uzsākot rēķināt, jā, tiek ņemta vērā, vai tiks ņemtas vērā, jā, piepūles, kas rodas no šādas te deformētas formas. Jā, un tad papildus mums, ja mēs veicam otrās kārtas aprēķinu, papildus mēs varam tālāk neveikt kaut kādus noturības aprēķinus. Labi, tālāk. Nākošais, ko es gribēju parādīt, ir būtībā divas lietas. Viens, ka mēs varam izmantot šo te noturības aprēķina moduli ne tikai stieņveida elementiem, vienas dimensijas elementiem, bet arī virsmā. Būtībā arī masīviem elementiem, solida elementiem viņu var izmantot. Jā, bet šajā piemērā runiet par virsmām. Šeit man ir uztaisīts 3 elementi, spiest elementi, sauksim tās par kolonnām. Jā, bet profils viņām ir paņemts plāncienu profils. Samazināsim. Te, lai mēs to redzam. Profils viņām ir uzliks plāncieniņu augsta velmēta C profils. Jā, tad šādiem profiliem noteikti noturīgi mums var būt svarīgi. Jā, un šeit viņi ir uztaisīti kā virsmas. Viņi vairs nav kā stieņveida elementi. Jā. Tie, kas ir strādājuši RFM, zina, ka to ir izdarīt ļoti viegli. Ieselektējot elementu uz labā taustiņa, mums ir iespēja konvertēt viņu tālāk par virsmām. Šeit jau man tas ir izdarīts. Un tālāk aiziešu uz stabilitātes pārbaudu. Stabilitāte man jau ir sarēķināta. Un paskatīsimies. Tad pirmajā gadījumā slodze man ir pielikta šim te īsajam elementam. Un šeit var redzēt tās noturības zaudēšanas formas. Un ja mēs paskatāmies, tās noturības zaudēšanas formas, būtībā viņas ir lokālas. Jā, mēs vairāk redzam, ka tas attiecas uz, teiksim, uz šo te sieniņu, jā, un tā izkļaušanās būtībā ir lokāla. Un es paskatās tās pārējās formas būtībā, visas, kas man šeit ir sarēķināts, ja, tas ir 4, visas viņas ir lokālas. Varbūt tā mēs arī varētu sagaidīt no šāda te salīdzinoši masīva īsa elementa. Ja mēs paskatāmies nākošo elementu, ja, kas ir jau krietni garāks, ja, bet tad šeit, ja mēs paskatījāmies to 4. formu, ja, ka ir lielāku koeficientu, šeit arī tās noturības zaudēšanas formas ir, skatās, ka lokāls. Šī arī ir lokāla. Ja, bet tad tālāk jau skatoties, šis jau izskatās pēc kaut kādas globālas darbības. Ja, kad pats elements nedeformējas vai deformējas, lokāli deformējas mazāk, ja, bet notiek kaut kāda globāla izkļaušanās. Mēs varētu sagaidīt, ja šāds vidēji garuma elements, ja, viņam ir šajā gadījumā, jā, kritiskā ir šī globālā forma. Ja mēs paskatāmies 3. gadījumu, ja, tad šeit arī būtībā te ir kaut kāda globāla darbība, izkļaušanās. Šeit ir kaut kas globāls un lokāls kopā, ja mums deformējas elements, ja, bet deformējas arī lokāli elementi. Pārējās šis te formas ar lielākiem koeficientiem. Jā. Tad, kā redzams, mēs varam izmantot modulus, lai apskatītu arī čaulas tipa elementus, ne tikai vienas dimensijas elementus, bet tas, ko vēl mēs varam darīt, ja mēs aizējam uz šķērsgriezumu katalogu. Un šeit, tā kā man šīs virsmas tika ģenerētas balstoties uz vienas dimensijas elementiem, mēs aizējam šeit, mums ir profilu katalogā šis te C profils, ko es izmantoju, lai ģenerētu virsmas. Un ja mēs aizējam viņa iestatījumos, aizējam uz parametriem, un šeit ir tā bildīte, kas daudziem droši vien ir pazīstama, kas ir ļoti noderīga, kur mēs varam paskatīties paša elementa parametrus, ģeometriskos, bet pieļauju, ka varbūt kāds pat nav pamanījis, ka apakšā ir tāds izvēlnīte, kur ir vēl vesela kaudze ar dažādām noderīgām lietām, ko mēs varam paskatīties par šo šķērgriezumu. Un viena no lietām ir, mēs varam paskatīties šīs te noturības zaudēšanas formas.
šim šķērsgriezumam. Nu, viņš šeit ir īsti nav saistīts ar mūsu modeli, kas mums šobrīd tur ir veikts. Te var redzēt, ka viņam ir pielikta tāda vienības slodze, 1 kN. Te mēs redzam šo te lokālo noturības zaudēšanu. Nu, šajā gadījumā tāpat nav lokāla, tā ir tāda kombinēta noturības zaudēšanas formā, bet šeit mēs viņu redzam. Un šeit viņš iedod tādu foršu grafiku, kur uz X as mums ir elementa garums, bet uz Y as mums ir kritiskās slodzes faktors. Ja, un tad mēs redzam, ka loģiski pie ļoti maza elementa garuma, mums kritiskās slodzes faktors ir ļoti liels, un tad palielinot tos elementa garumu, kā mēs varētu sagaidīt, tas kritiskās slodzes faktors samazinās. Un tad mēs varam paskatīties šo kombināto, bet mēs varam paskatīties arī šīs te globālās noturības zaudēšanas formas, kurā brīdī tas paliek aktuāli, pie maza elementa garuma tas nav aktuāli, bet palielinoties, mums lielāka iespēja garākam elementam būs šī globālās noturības zaudēšanas formas. Vai mēs varam paskatīties šīs te lokālās. Tur tas ir pretēji. Pie gara elementa, pie slaida elementa mums mazāk iespēja, ka notiks kaut kāda lokāla, teiksim, tur sieniņas, plauktiņa, lokāla šo te elementiņu noturības zaudēšana, bet drīzāk notiks globāli noturības zaudēšana. Un tad mēs varam paskatīties arī nevis tikai šādu bildi, bet mēs varam paskatīties arī šādā te veidā 3D. Tāda vienkārši, domāju, noderīga lieta, lai saprastu, kurš šķērsgriezums mums potenciāli varētu uzvesties. Tas, kas jāņem vērā, ka šeit tas attiecināts uz tādu vienkāršu slogojumu. Šajā gadījumā vienkārši asspēks vienkārši spieda, un tā vienības slodze. Tad mēs nevaram pielikt kaut ko specifiskāku, tur paši kaut kādu vērkļu vai cita veida piepūles. Labi, tad ejot tālāk. Nākošais, ko es gribēju parādīt, ir, kā mēs varam rēķināt noturību mezgliem. Tad 6. RFM-ā mums ir ļoti advancēts mezglu modelēšanas un aprēķina modulis, Steel Joints. Te mēs varam ieslēgt arī, mezglis jau man ir uzmodelēts, es ieslēgšu, lai es redzu geometriju, tāds salīdzinoši vienkārši mezglis, mums ir sija un uz viņas balstās kolona, kaut kāds vertikāls elements, un ir pielikta vienkārši vertikāla slodze, 200 kN. Aiziesim un sarēķināsim šo mezglu. Tad tie, kas nezina, šis te mezglu aprēķina modulis rēķina mezglu būtībā kā 2D elementus, kā virsmas elementus. Un rēķina pēc galīgo elementu metodes, visas plāksnītes, ja tā būtu sija, tad sienas plauktiņus viņš rēķina pēc galīgo elementu metodes. Viņš kontrolē deformācijas, vēru kodā mums ir definēts, cik mums ir pieļaujamās deformācijas, tie būtu 5%, vai mēs paši varam definēt, tas attiecas uz šī te plāksnīšu veida elementiem, bet skrūves, būtskrūves un metinājumi mums tiek pārbaudīti analītiski, tad viņus var aprēķinu, var salīdzināt diezgan viegli ar kaut kādu rokas aprēķinu. Tā, tiek rēķināts atkarīgi no mezgla izmēriem, tas aprēķins var prasīt kaut kādu laiciņu. To galīgo elementu ir daudz, un tas dalījums arī, mēs īstenībā to dalījumu paši varam kontrolēt, bet viņš ir pietiekami sīks, ja iet runa par mezglu, tad tie galīgi elementi mums tur būs kaut kāda, centimetru izmēros vai 5 milimetru izmēros. Te var redzēt, mezgls man sarēķināts, tad mēs redzam kaut kādus vispārējās pārbaudes, šī plāksnīšu pārbaude, ko es teicu, tālāk būtskrūvju pārbaudes un metinājumu pārbaudes. Viss man šeit izpildās.
Jā, bet es zinu, ka man nav veikta noturības pārbaude. Lai mēs veiktu noturības pārbaudi, tad es ieiešu iekšā pašā mezglā. Un te mēs varam aiziet uz šeit uz Ultimate Configuration, ja, tad aprēķina stiprības robežu stāvoklī, paņemam rediģēt, un te mums ir iespēja uzlikt, ka es gribu rēķināt noturību, stabilitāti. Ja mēs šo esam iefiksējuši, tad mums parādās izvēle ar parametriem, kas ir līdzīgi, kā mums bija noturības modulim, ja mums ir šīs formas, cik mēs gribam pārbaudīt. Droši vien, ka ar 4 vairumā gadījumu mums pietiek, jo visdrīzāk tā pirmā tāpatās būs tā, kas mums ir svarīgāk. Ja, un tad šeit mēs varam uzlikt šeit pārbaudē šo te limitu kritiskās slodzes faktoram. Eirokods mums dod norādes, kādos gadījumos kādam šim faktoram jābūt. Šai gadījumā pēc noklusējuma tur tāds konservatīvs, šis te 15, kas droši vien vairāk attiecas uz globāli, uz elementiem. Jā, te varbūt varētu arī būt kaut kas mazāks, bet šai gadījumā es atstāšu šo te konservatīvu 15, lai viņš mums būtu. Jo tā būs vienkārši tāda pārbaude, kas ātri pārbaudīs un parādīs lietotājiem uzreiz. Jā, tālāk jau mēs varam iet iekšā paši un skatīties, kāds tad reāli ir šis kritiskās slodzes faktors, un tad domāt, vai mums tas der, vai mums tas neder. Okay? Tas ir izdarīts. Tad varam sarēķināt vēlreiz. Aprēķins nevajadzētu viņam prasīt ļoti daudz vairāk, jo ir kaut kāda pamatlieta, ja, tad tāpat tā statika prasa vairāk laika, ja, un tā stabilitāte pēc tam tik daudz laika mums vairāk neprasa. Protams, ja mums ir viss modelis, un šeit arī tā lielā priekšrocība šim mezgla modelim, ka mēs varam uzmodelēt visu konstrukciju, visu mūsu ēku konstrukciju ar visiem mezgliem, jā, un tad mēs varam viņus visus sarēķināt uzreiz. Jā, bet tad jāņem vērā, ka vajag gan jaudīgu datoru, gan arī tik un tā tas var prasīt kādu laiku. Tā, jā, izskatās, ka šim mezglam, dators nav pats jaudīgākais, jā, un tas aprēķins prasa kaut kur ap minūti, nedaudz vairāk, jā, bet pie jaudīgāka datora šādam vienam mezglam tas tur mierīgi varētu būt arī sekundes. Tad nav noteikti jābūt tik ilgi. Jā, un šajā gadījumā tas pozitīvais ir tas, ka šīs te viss dalīšana galīgajos elementos, šīs virsmas mums tiek ģenerētas automātiski, mums par to nav jādomā. Jā. Protams, mēs arī iepriekš pirms šī moduļa mēs varējām to pašu mezglu uzmodelēt no virsmām un veikt ar stabilitātes moduli viņam aprēķinu un rezultātu droši vien dabūt tuvu. Jā, bet tas prasa ļoti daudz laika, un vairumā gadījumā neviens jau to nedara, tikai kaut kādos īpašos gadījumos, ja kaut kādiem sarežģītākiem mezgliem. Mēs modelējam viņu tādā veidā. Tagad ar šādu pieeju nekas mums neliedz kaut vai visus arī standarta veidu mezglus rēķināt šādā veidā, ieskaitot arī noturību. Tā, jā, varbūt šeit rēķinās ilgāk nekā es biju plānojis. Cerams, ka beigās nebūs arī kaut kāds errors. Tā, mezgls ir sarēķināts, un ja mēs aizējam šeit pie iestatījumiem, te papildus stress strain. Vienkārši spriegumiem mums parādās arī backlink analīzes, un te var redzēt, ka visiem mums ir 4 tādas noturības zaudēšanas formas, visām ir zeltains 3 stūris ar izsaukuma zīmi.
Ko tas nozīmē, ka visas šīs koeficienta kritiskās slodzes faktori mums ir zem 15, kas bija definēts. Jā. Viņš tik un tā visu sarēķināja, viss mums ir, un tālāk jau ir mūsu kompetencē izvērtēt. Jā. Bet te mēs varam uzspiežot virsū. Jā, piemēram, šī pirmā es redzu, ka koeficients man ir 8,5. Un uzkličinot virsū šeit uz rezultātu, mēs redzam, detalizētu to pārbaudu, cik viņa var būt detalizēta, jo šeit tie galvenie rezultāti mums nāk no galīgajiem elementiem, ja tur nekādas formulas mēs nevaram redzēt, bet vismaz šo te gala pārbaudi. Šis te pieļaujamais faktors dalīt ar esošo, jā, mēs dabūjam izmantošanas koeficientu. Bet te mēs varam arī paskatīties augšā uzspiežot uz šīs te ikoniņas, mēs varam redzēt arī noturības zaudēšanas formu. Mēs redzam, ja, ka šī noturības zaudēšanas forma kritiskā, kā mēs varam iespējams arī sagaidīt, ja mums šīs te vertikālā spēka spiedas rezultātā mums izkļausies sijas sieniņa. Jā, tad, ja mums šis te nedara tālāk, protams, mēs tad varam pašā mezglā iet iekšā, likt iekšā kaut kādus papildus elementus, jā. Šeit pie komponents mēs varam ielikt šos te stinguma ribas, jā, un ļoti iespējams, ka tas mums šo te problēmu visticamāk arī atrisina. Ja mēs uzskatām, ka 8,5 šis koeficients nav pieļaujams. Labi, vēlreiz es nerēķināšu, tas pārāk ilgu laiku. Tā, un nākošā pēdējā tēma, ko es gribēju parādīt, ir par nestabilitātēm modulī. Tad nestabilitāte no tāda viedokļa, ka mums kaut kas nav pareizi uzmodelēts, jā, un ir kaut kāda ģeometriski mainīga sistēma vai acumirklīgi mainīga sistēma. Un ļoti izplatīta problēma, modelējot lielākas konstrukcijas, un dažreiz ir jāvelta diezgan daudz laika, lai izķertu tādas vietas un atrastu, kāpēc mums kaut kas tur nerēķinās. Jā. Un šajā gadījumā ļoti vienkāršs modulis, šādu te angārs, pamēģināsim viņu sarēķināt. Redzam, ka aprēķins tiek uzsākts, bet mums ir errors, jā, un mēs redzam tādu klasisku tekstu, stiffness matrix singular, mums ir kaut kāda singularitāte. Iemesli var būt visdažādākie, jā, bet kaut kas tā visticamāk, ka mums šī konstrukcija ir ģeometriski mainīga. Ja mēs veicam otrās kārtas aprēķinu šo te pi delta RFM-ā, tad varbūt arī gadījumi, kad mums kā nestabilitāte tiek uztverta, ja kādam elementam, spiestam elementam tiek pārsniegts kritiskais spiedas spēks, tas arī mums var uzrādīties kā nestabilitāte. Tas jāņem vērā. Šajā gadījumā man ir lineārs aprēķins, tad droši vien tas iemesls ir cits. Un arī slodzes man šeit ir būtībā nekādas, man ir tikai pašsvars pielikts. Bet šeit viņš rāda, ka parāda kaut kādu punktu ar šo te būtuņu atzīmē, ja, tad pirmais man būtu jāpaskatās, vai šajā punktā tur nav pirmkārt kaut kāds vispār kļūda modelēšanā, ja kaut kas nekarājas gaisā, izskatās, nē, viss korekti savienojas vienā punktā, tad vēl es varētu paskatīties, varbūt tās šarnīrus šiem te elementiem galos saitei, tad es redzu, ka viņš būtībā abos galos ir locīklā, ja, bet savu asi viņš neļauj rotēties, tad tam vajadzētu būt ok. Kolonnai mēs varam paskatīties, tas pats arī, tad teorētiski šeit nekādai problēmai nevajadzētu būt, ja. Un tad es varētu pieņemt, ka šī būtiņa norādīja uz konkrēto punktu, ja, norāda uz konkrētu punktu, bet neskatoties uz to, tā problēma varētu būt kaut kāda globāla. Un tad šis ir labs brīdis, lai izmantotu stabilitātes moduli. Ja mēs aizējam atkal uz bāzes iestatījumiem. Šeit jau man ieķeksēts structure stability. Tad mēs varam aiziet slodzes iestatījumos un pateikt, ka mēs gribam rēķināt stabilitāti. Un tikai viens svarīgs moments šeit, ja mēs viņu gribam izmantot nevis, lai rēķinātu kaut kādu elementu noturību, ja, bet pārbaudīt šo te kopējo modeļu nestabilitāti, tad šeit mēs varam, vajag mums ieķeksēt šo calculate without loading for instability check.
Jā, šis ir obligāti. Ja te mums vairāk nav iespēja rēķināt šīs dažādās noturības zaudēšanas formas, ja mums viņš atradīs šo pirmo kaut kādu pirmajā iterācijā, cerams atradīs, kā mums šī konstrukcija deformējas vai gāžas. Un te mēs varam sarēķināt. Okay. Tā. Stability analyzes, un te mēs kaut ko dabūjam. Te mēs varētu palielināt īstenībā mērogu, lai mēs labāk uzskatāmāk redzam. Nu, mēs redzam, ka tā konstrukcija būtībā gāžas apkārt. Gāžas ān. Tāpēc mums viņš arī neļauj to statiku rēķināt. Nu, šādam te rāmim, ja, kur garan virzienā mums ir kaut kādas vēja saites, ja, bet šķērs virzienā mums izskatās, ka mums ir jāpakšā ir šarnīri, ja, tad šeit mums būtu jābūt iespīlētiem, kā minimums iespīlētiem mezgliem, ja, lai mums tā konstrukcija būtu noturīga. Nu, tad problēma droši vien varētu būt, ja, ka šeit mums ir kaut kāda brīvības pakāpe par daudz. Tagad varētu izvēlēties šos te šīs sijas, ja, un pārbaudīt šarnīrus. Viņam ir, nu, šeit ir šarnīrs uzliks tāds pats, kā mums bija saitēm, ja, tad pieņem kļūdas pēc, ja, tad mums to šarnīru būtībā nevajag. Mēs gribam, lai šī te sija ar kolonu, lai mums tur ir stingrs mezgls, lai mēs vispār kaut ko varētu sarēķināt. Okay. Tad šeit mēs nomainām. Tā, un to pašu izdarīsim. Es pieļauju, ka šeit ir tā pati problēma. Izdarīsim to arī otrā galā. Tā, nu, pamēģinām sarēķināt vēlreiz. Tā, nu, es redzu, ka problēma joprojām kaut kāda eksistē. Un tagad problēma tiek uzrādīta šeit, un es vairs neatceros, vai tā bija tā pati vieta, vai tā bija cita vieta. Bet pamēģināsim atkal palielināt. Tad tagad es redzu, ka tas rezultāts būtībā ir labāks, bet tik un tā mums notiek kaut kāda deformācija. Tagad būtu jāsaprot, kāds iemesls mums ir šeit. Iespējams, ka vienkārši kādam no šīm sijām es nenomainīju. Nenoņēmām šo te šarnīru. Pārbaudīsim vēlreiz. Šeit visur mums vajadzētu būt stingriem mezgliem. Tā, šeit mums šarnīra nav. Tā nav visu otrā pusē. Šeit mums arī šarnīra nav. Tā nevajadzētu būt problēmai. Jā, tad labs jautājums, kāpēc. Nu šeit, iespējams, ka tā problēma paliek nedaudz sarežģītāk. Labi, šeit tad man būtu no šim pašam vēl jāpiestrādā un jāpadomā, te ir kaut kādas deformācijas, redzu, notiek vecīgas. Jā, iespējams kaut kur, nu, arī, protams, šis te nav nekāds absolūts risinājums, ja tāpatās ir jāvelta tad laiks.
Izskatās, jā, ka šīs sijas mums kaut kā vērpjas, varbūt tur ir kaut kāds vēl liekas šarnīgs. Labi, es varbūt netikšu ar to problēmu galā seminārā, skatos, ka mums laiks ir kādu brīdi kā beidzies. Šo te failu, ja kādam interesē, var dalīties, ja kāds grib uzdevumu sev atrast iemeslu šeit nestabilitāte, izmantot stability moduli, tas noteikti ir iespējams. Tā, bet šī arī bija pēdējā tēma, ko es gribēju parādīt. Tad paskatīsimies, vai mums ir kādi jautājumi. Jā, paldies. Es skatos, ka jautājumi mums ir. Man te tāda ašā ideja ienāca prātā. Varbūt mēs tādu mini konkursiņu varam uztaisīt, kuri grib var pieteikties, aizsūtīt šo te modeli, un kurš pirmais sapratīs, kāpēc tas jums tur negrib turēties tā kā vajag, tad mēs kaut kādu nelielu dāvaniņu par to varam aizsūtīt no dalībniekiem. Izklausās labi. Tā, kā mēs darām ar jautājumiem? Es lasu, Inga, vai tu nolasi? Es domāju, es varu lasīt un atzīmēt, kuri mums ir izlasīti jautājumi. Mums tiešām ir, iesim ātri rindas kārtībā. Tā, pirmais jautājums no dalībnieka MR. Labrīt, interesē sekojošs jautājums. Vai ir kādas specifiskas lietas, kā pareizi modelēt pārseguma diskus no dobtiem paneļiem vai jumta profilu klāja tērauda karkas ēku globālās stabilitātes pārbaudēji? Jā, šis tāds aktuāls jautājums visiem. Tad viena pareizā pieeja droši vien nav, ir daudz dažādas pieejas. Tas, kas jāņem vērā, ja mēs izmantojam kaut kādas standarta lietas, piemēram, tajā pašā RFM mums ir modelējot dobo paneļu pārsegumu, mums ir it kā pieejams. Ja mēs paņemam ortotrofisku tipu, jā, tad mēs uzliekam dobos paneļus, un mēs varbūt sagaidām, ka viņš jau uzvedīsies tā kā dobie paneļi, bet tas īsti tā nav. Ticamākais, viņam mums joprojām īstenībā darbosies kā divu virzienu plātne. Tad mums, ja mēs gribam viņu, lai viņš, šķērsvirzienā tas stingums būtu ļoti mazs, tad mums būtu pašiem jāiet iekšā stinguma matricā un jāpiekoriģē šie te koeficienti. Un, protams, šie te atbrīvojumi pa asīm, jā, bet, lai viņš darbotos kā diafragma, teiksim, viņš jau darbosies kā diafragma, jā, tad tur vairāk ar kā mēs viņu sasaistam ar sienām kopā. Vēl, ja mums vajag, teiksim, mēs negribam pašu pārsegumu rēķināt kā tādu, bet mums ir svarīga tikai šī diafragma, lai pareizi tiktu pārnestas piepūles, teiksim, no fasādēm uz kaut kādām šķērssienām, tad ir arī rīki, kas ir speciāli diafragmai paredzēti, kad mēs varam visu ēku, teiksim, šo stāvu līmenī sienas sasaistīt kopā ar šīm te saitēm. Tās pieejas ir daudz dažādas. Varbūt tas prasītos bez mazliet pēc kāda webināra, kur mēs varētu parādīt. Un, tas pats attiecas arī uz kaut kādiem tērauda jumtiem, uz kaut kādām loksnēm. Tur arī ir pieeja, kā mēs varam šo te stingumu pareizi modelēt. Un, ja mums ir būtībā, mēs varam arī dabūt kaut vai piepūles uz skrūvēm pēc tam, ja mums ir svarīgi pārbaudīt, vai šis te jumta diafragma tiekšām arī nodrošina šo te telpisko noturību kopnēm. Bet, šis ir labi jautājumi, un varbūt, tas bez mazliet prasās pēc savu semināru, jo tā ir tāda diezgan plaša tēma. Kur vēl arī Jānis jautā, klasiskais jautājums saistībā ar jumta kopņu noturību, ja tās savā starpā tiek sasietas ar vēja saitēm vai nesošo profilu. Tā kā izskatās, ka tiešām varbūt, ja jumta tēma ir interesanta, tad varbūt, ka mēs varam padomāt par tiešām atsevišķu semināru tieši par jumta noturību, jo es skatos, gan jautājumi ir, gan arī, vispār tādas. Noteikti atbildot, noteikti tos rezultātus var dabūt. Mēs varam dabūt ticamus, gan, variantā ar saitēm, tur pat nav jautājums, tas ir vienkāršs gadījums, te vairāk jautājums droši vien ir, ja mēs gribam šīs jumta loksnes izmantot kā stabilizējošu elementu, bet arī tādā gadījumā var dabūt. Mēs varam pārbaudīt gan pašu šo te loksni, gan iegūt piepūles skrūvēs, kas savieno ar kopnēm. Jā, tad vēl jautājums. Tas tika uzdots semināru jau pirmajā daļā. Vai šo pašu formulu skaitļus var redzēt arī aprēķinu gaitas aprakstā? Tas droši vien domāts vispārēji, vai pēc tam mēs varam to
tā kā aprēķinu vēsturi vai... Bet jautājums, kuro formulu, kuru bija, ja Sandris var precizēt, par kuro formulu bija doma? Nu jā, kamēr Sandris precizē, vēl viens jautājums no viņa ir, kas ir modeļa relevants faktori, varbūt sīkāk var pastāstīt, varbūt kāds jā, tā ir tas faktors, kas atspoguļo enerģiju, kas nepieciešama elementa deformācijai, vai cik no kopējās enerģijas aiziet elementa tā kā lokālai deformācijai. Mēs redzējām, piemēram, tāds gadījums, kad konstrukcija kopējā it kā mums zaudē noturību, izkļaujas, bet konkrēts elements, viņš būtībā paliek, saglabā savu stingro formu, viņš nedeformējas. Ja, šajā gadījumā tas relevants faktors būs 0. Ja, pats elements noturību nezaudē, ja, zaudē kopējā konstrukcija. Ja, bet, ja, piemēram, pats elements izkļaujas, klasiska forma, teiksim, loka forma, viņš spieda un viņš izkļaujas, ja, tad šis relevants faktors būs 100. Ja, tas vairāk saistīts, cik pats elements pie šīs noturības zaudēšanas deformējas. Nu jā, šeit arī rekursandis precizē par tiem formulas skaitļus, ko var redzēt aprēķinu gaitas aprakstā. Tas ir par konsoli, ko tu rakstīji. Tā, vai konsoles rezultātus var redzēt atskaitē, tā bija domā? Nē, tiešā veidā viņš nevar atskaitīt. Tad mums atskaitē viņš būtu vienkārši jāiekopē. Jā, īstenībā tas labs ieteikums, ka mēs varētu šos te konsoles rezultātus, dabūt viņus, protams, var, bet tā ir programmēšana. Tad nav tādas vienkāršas pogas, kā aizsūtīt šīs formuliņas uz aprēķinu atskaiti, diemžēl. Bet tas ir labs ieteikums noteikti. Ja mēs kaut ko blakus ātri sarēķinu un mēs gribētu pielikt to atskaitē, tas būtu noderīgi. Jā, tad vēl jautājums ir no Aināra. Vai šī nosacītā FM stabilitātes zuduma teorija ir dabā salīdzināta ar reāliem fiziskiem testiem, tā kā laboratorijā, piemēram? Kaut vai tam pašam plānsienības C profilam, kāda ir ticamība šiem rezultātiem? Es zinu, ka par RFM es nevaru pateikt. Es zinu, ka Idea Statika ir veikusi kaut kādus testus. Es varbūt varētu paskatīties un tad padalīties visiem vai ar Aināru individuāli. Jo, vispār jā, par plānsienu profiliem, tas, ja par masīviem profiliem tur viss ir skaidrs, un tai pašai Idea Statika un RFM ir veikuši pietiekami daudz testus, tad par plānsieniņu to testu tik daudz nav. Cilvēki tik un tā izmanto programmas, lai viņus rēķinātu, jā, bet testu bāze tik liela nav. Bet es paskatīšos, kāda ir aktuālā informācija. Mēs varbūt varam padalīties, ja būs kaut kāds materiāls par. Jā, tas droši vien būtu interesanti. Tā, un vēl vismaz uz doto brīdi pēdējais jautājums ir no Jurija. Sveiki, pie stila dizaina aprēķina parādās paziņojums warning. Torsion is neglected for stability design checks. Kā šo atrisināt? Tur būtu tas, ko es rādīju, ja, ka mums pats eirokods jau limitē, kad mēs varam šo te vērpi ņemt vērā un kad mēs viņu nevaram ņemt vērā. Un tad atkarīgs, divi varianti varbūt, ka mēs paši atķeksējam, ka mēs negribam šo te vērpi reķināt. Tas varbūt ātri parādīt. Aizējām uz stilu dizainu. Tad šeit mēs paņemam to pašu effective length. Ja mēs izķeksēsim šeit ārā, piemēram, tos torsional buckling, viņš ignorēs viņu, bet viņš arī rādīs, ka viņa tiek ignorēta. Vai arī, ja mēs izmantojam kaut kādu aprēķina metodi, kur šī te vērpe, būtībā viņa nav ietverta, arī tad viņš mums rādīs šo te brīdinājumu, ka viņa tiek ignorēta. Tā, Inga, tev skaņa ir pazudusi. Arī man ir pazudusi skaņa. Nē, man ir pazudusi skaņa, tagad vairs nav cerams. Jā. Tā, uz doto brīdi jautājumu it kā vairs mums nav. Jā, bet nē, es par to mini konkursiņu pilnīgā nopietnībā. Ja kādam ir interesi un ir azarts atrast, kas tur ar to jumtu notika un to atrisināt, varbūt dodiet ziņu vai nu man vai Jānim.
Mēs paskatīsimies, ja būs vairāki gribētāji, tad mēs tiešām reizē nosūtīsim, un tam, kurš pirmais atsūtīs, nu, protams, es nevaru solīt neko mega lielu, bet kaut kādu dāvaniņu noteikti varam izdomāt, vienkārši tā intereses pēc. Tā kā to droši, un jā, kā jau teicu, kam ir interese vai nu par BIM fórumu, gan par BIM fórumu, gan arī par iespējām Eiropas fondus izmantot, droši dodiet ziņu, rakstiet, zvaniet, nosūtīšu informāciju interesējošo, un tad jau uz tālāku saziņu. Tā kā jā, paldies visiem, kas noklausījās, paldies visiem, kas te palika līdz beigām, lai gan mums tiešām bišķiņi iekritām azartā laikam un laiku patērējām vairāk nekā plānots, bet paldies visiem, kas klausījās, un tad jau uz tālāku saziņu. Paldies! Mums tikšanos citās reizēs. Paldies visiem!